Mums patreiz nav ne sniega, mums nav paredzēts arī lietus. Temperatūra ir ziema, nav patreiz īsta, bet mēs visi zinām, ka mēs nevaram prognozēt, kad būs īsta ziema, bet mēs visi zinām, kad būs zvaigžņu spēle. Mums tagad ir pulksteņi, tas ir liels notikums visiem hokeja fāniem, visiem rīcniekiem, visiem tiem, kas atbrauc un skatīsies šo spēli, jo tāda mēroga pasākums Rīga tomēr notiks pirmo reizi. Un par to paldies TPL, un mēs visi turēsim izšķis, lai tā komanda, kur būs mums ir, man liekas, būs visas komandas, lai tā komanda arī uzvarētu. Paldies un lai veicas! Paldies! Un kura tad būs mūsu komanda? Nu, protams, kad rīdzinieki noteikti jutīs līdzi par Sandu Ozoliņu pārstāvētu komandu. Sanga, nu pāris vārdus, kā jau lai sāc jau gatavoties šai zvaigžņu spēlei, un kurš tad gal galā uzvarēs, vai mēs būsim spēcīgāki? Vai tu savu sastāvu esi redzējis? Nezinu, ne? Arī jau visiem, bet to nezinu. Uzvarēs. Nu, noteikti, mēs centīsimies uzvarēt. Tas būs ļoti liels svētki. Es domāju, ka līdzīgiem tev patiks. Būs interesanti. Es zinu, domāju, ka tas spēlētājs relaksētā. Es atmosfērā uz lauku. Centīsimies iepriecāt. Vai mēs varētu noprognozēt rezultātu jau? Un tad paskatīsimies pēc zvaigžņu spēles. Nu bija precīzi vai bija galīgi garāk? 100. Tātad zvaigžņu spēles rezultāts 100 kolosāli, jā. Nu, ko,